Labdien, atkal Normons Ozoliņš. Šodien 28. dzīves stāsts. Un tas būs par saiešanas namu Saldū. Tātad pagājušajā es stāstīju, kā izbeidzās draudze Dzīvības vārds Saldū un kā izbeidzās Rivera institūts Rīgā. Un mēs turpinājām. Viņi izbeidzās, mēs turpinājām. Un tātad, kā jau es sacīju, viens vīrs no Dzīvības vārda draudzes, viņš piedāvāja savu īpašumu Saldus nomalē. Un tur bija tāda nepabeigta privāta māja, ļoti skaisti upītas krastā un ļoti skaists dārs un apkārtni ļoti brīnišķīgi. Tā mazliet saurupa no pilsētas, bet te pašā laikā pie pilsētas. Un mēs tur gājām lūgties. Bet es gribētu pastāstīt sākumā vienu tādu piemēru, kas notiek ar cilvēkiem, kuri atkrīt no Dieva. Es atceros, tad, kad es biju mācītājs Saldū, mums bija tāda kopīgas lūgšanas vienā mājas draudzītē. Tā nebija draudzīta, bet tā bija draudz Dzīvības vārds, bet mēs pulcējāmies mājās un lūdzām Dievu mājās. Un tur bija luterāņi un no Dzīvības vārda, un es tur biju. Un es atceros divus līderus. Viņi īpaši lūdz, viens vīrs un viena sieva. Viņi nebija vīrs un sieva, viņiem bija mazliet zem 30, kaut kur 20, varēja būt 25 līdz 30 tajā vecumā. Un tas vīrs, es tā varētu teikt, jauneklis, toreiz viņš bija jauneklis. Tas bija 2001. 2002. gads. Bet 90. gadu beigās viņi lūdz par mani, es vēl biju tāds nepentekostāls diezgan, tāds tikko sācis, man liekas, tas bija kaut kāds vēl ātrāk, kaut kur 95. vai 94. gads, kad es biju tajā sākumā, tajā pentekostālajā sākumā saucamajā, bet es biju luterāņu mācītājs. Bet viņi jau bija, harizmātiska draudze Dzīvības vārds, viņi runāja mēlēs, un viņi tur, tricināja debesis, Un viņi bija tādi ļoti, ļoti garīgi un dedzīgi tādi. Es domāju, kur man līdz viņiem, un tā es tāds reliģisks luterāns, vēl. Un es atceros vienā mājas sadraudzībā, tas vīrietis par mani ļoti lūdz. Un viņš tā runāja mēlēs skaļi, un tāds viņš bija dedzīgs ļoti. Es saku, ko tu mani gāz gar zemi? Viņš saka, es taču tev negāžu, paskaties, cik tālu man roka. Un tiešām viņš man nebija rokas uzlicis, viņš pat no attāluma lūdz par mani, Bet es jūtu, ka tāds spēks nāk, tāds gāž gar zemi, tāds pilnīgi. Un viņš bija tāds gandarīts, ka viņa lūkšana darbojas, ka spēks nāk no viņa lūkšanas. Un tad tur bija tā viena sieviete, kur arī bija ļoti dedzīgs līderis, te draudz. Es atceros viņu Rolfa Mauke, kad evaņģelists Rolfs Auke brauc, viņiem vienkārši, paveltu viņu izmitināja savā mājā, viņi bija uzņēmēji sieva, viņi bija diezgan tādi pabiezi tajā laikā, 90. gads, viņiem piederēja tur veikals, viņi tirgojās un tā, un varēja just, ka viņiem ir līdzekļi un tā mazliet, un viņi tā, ir tā draudzes balsti, arī finansiāli mazliet, ne tikai garīgi. Un viņa bija ļoti, un es atceros, ka viņa bija viena no pirmajām, kas vienmēr reaģēja uz svētā gara svētību. Viņa bija tāda skaļa un tāda tecīga. Un tā, kas notika ar viņiem tagad? Pagāja kāds laiks, un es dzirdu šausmu lietas. Man cilvēki Saldū saka, atceries to vīru, es viņu nesaukšu vārdā, un to sievieti arī ne. Bet atceries, kas to cilvēku? Viņš tagad bomžo.
viņš ir atkritis no Dieva, viņš staigā pa miskastēm, mēs viņu mēģinājām uzrunāt un saukt atpakaļ, bet viņš mūs sūta matam 5 mājas tālāk. Viņš vispār negrib ne ar vienu vispār runāt par Dievu, vispār ne ar vienu vairs. Viņš ir nodzēries, viņš bomžo. Tas bija, tā stāstīja par viņu, kas noticis ar viņu. Viņš ir atkritis no Dieva, un kas notiek ar cilvēku, ar līderu, spēcīgu līderi, kurš runā mēlēs kristīts svētajā garā. Viņš pārvēršas pa bomzi, ja? Alkoholiķi. Ar viņu tagad ir sliktāk nekā, kad viņš vēl nebija kristietis. Tas ir briesmīgi. Un tā sieviete, ja, sieviete ir tagad psihiatriskajā slimnīcā, mūža pacients. Redziet, viegla dzīve, ne viegla, bet tāda jau, bišķīt nauda ir un situācija, ir draugi no labākām sabiedrībām un tur uzņēmēji un ballītes un tusiņi un atkal problēmas ģimenē ar vīru un parādās kaut kādas alternatīvas, citi draugi, tad šķiršanās ar vīru un vīrs paņem bērnus sev, bērnu dalīšana, ja? Pārdzīvojumi, alkohols, atkal bohēma, ko? Pārgulēšana ar ekstrasensu. Vienu dienu viņi atnāk uz mūsu to lūkšanu, ja, tur pie tā vīra. Un viņi kliedz, viņi saka, šausmas, kas notiek, man ļaunie gari moka. Izrādās, viņi saka, es pārgulēju ar ekstrasensu. Un pēc tam es nevaru visu, es nezinu, man ir panika, man ir lēkmes, man nāk virsū, man nedod mieru. Tie dēmoni, izrādās, tie dēmoni ir iegājuši viņā pēc seksa ar ekstrasensu, saprot? Un jūs sakat, ka tas nekas nav, ka kāds pārguļa kādu. Nē, viņš pārmanto arī tā cilvēka garīgo pusi. Jā. Un tagad tie dēmoni moka viņu. Visa dzīve ir sabrukusi. Un tad, pēc tam viņas mamma krīt man virsū. Kad redziet, tas viss dēļ tās jūsu sektas, viņa gāja pie jums, un tur viņa tāda palika. Es saku, viņa tur tāda nepalika. Viņa citur palika tāda. Pričom tur viņa palika, uzprasiet viņai, kur viņa bija. Kur viņi dabūja tos dēmonus? Pie mums viņi dēmonus nedabūja. Viņi atnāca pie mums ar dēmoniem. Un mamma, jūs esat vainīgi, ziniet kā. Un es jau sarunāju psihiatru, viņi brauks uz psihiatrisko slimnīcu, viņi ārstēs. Un es tai sievietē teicu, tev jāizvēlas, kas tev grib ārstēt, vai tu nāks pie mums, un mēs lūksim par tevi, lai tu būtu pavisam brīva, vai tu klausīs savai mammai, kas tevi uz mūžu iebāzīs psihenē. Un tu tur neizies, tu varbūt izies epizodiski, bet pēc tam tu atkal būsi atpakaļ. Jo ar antidepresantiem, trankvilizatoriem, visiem šitiem mēsliem, nevienu vēl veselu nav dabūjuši. Nevienu. Tu varbūt viņi tev nomāks to nervu sistēmu uz brīdi, tu staigās tā kā flegma ar glāžainām acīm, jā. Tā kā narkomāns, jā. Bet pēc tam tās problēmas atkal nebūs zāļu, problēmas atgriezīsies. Tu dzīvos uz zālēm un sabeigs arī fiziski savu veselību. Tu būsi mūža pacients tur, saproti? Tev ir jāizvēlas. Nē, es klausīšu mammai. Ar manu mammu, es sapratu, ka visi viņa nav runā. Viņa ir jau nozomba. Tā kā mamma viņa ir paņēmusi savā varā, un viņa tagad viņu ārstēs un zinā, viņa ir noticējusi, redz, kam tu notici, tam tu seko. Lūk, un es saprotu, ka mēs to sievieti ar zaudējam. Un divi tādi es domāju, ārprāts, bet viņi taču bija tik spēcīgi līderi.
Viņi bija viena no spēcīgākiem līderiem tajā draudzē. Un kas notiek ar viņiem tagad? Redz, ļoti uzskatāms. Es saprotu, tas varbūt nenotiek ar visiem tā, bet ar šiem cilvēkiem notika tieši tā, ka viņu gals bija bēdīgāks nekā viņa sākums, tad, kad viņi atkrita no Dieva. Ļoti svarīgi turēties pie Dieva, jo velns gādā visu laiku par to, viņš kā rūcoša lauva ir rakstīts Bībelē, ja viņš staigā apkārt tev visādi urķī un muhļi, lai tev dabūtu prom, lai tev dabūtu grēkā, saprot? Un ja viņš tev dabūna grēkā, viss jau grēks sāk valdīt pār tevi, un tur jau nāk ne tikai grēks padarīts, ja? Tur jau nāk demoni, viņi ir tie, kas tev paņem savā varā, viņi tev tur, lai tu neiet atpakaļ pie Dieva, saprot? Tas cilvēks jau ir demonizēts, ja viņš iepriekš nebija varbūt tāds demonizēts, tik ļoti varbūt demonizēts, tad tagad viņš ir demonizēts pēc atkrišanas, jau 2 reizes vairāk. Un tas tāds ļoti, ļoti zīmīgs piemērs Saldū, kas notika. Nu, lūk, un tad mēs turpinājām lūkšanas, un mums tās lūkšanas nekad nebeidzās ātrāk pa pusnakti. Mēs tā sapulcējamies. Edziet, mana uzsvars bija uz Dieva klātbūtni. Es nebiju tāds gudrs prediķotājs un tāds baigais morāls lasītājs visiem, ne. Es biju lūdzējs, Dievu meklētājs, saprot? Un es gribēju tos cilvēkus mērcināt Dieva upē, bet lai viņus mērcinātu, man pašam bija jāmērcējas Dieva upē, ne? Tad man bija pašam pirmajam jāiet, lai tie citi ieiet. Ja? Tā kā tie cilvēks ieiet ūdenī un saka, nu, nāciet, te ir baigi forši. Un kaut kas līdzīgs bija tais lūkšanās. Un es tur mērcējāmies visi, un ātrāk mēs tā domājam, nu, jābeidz kādos 11. vismaz. Bet kur tad tas ir? Paiet jau 1 naktī, jau tas laiks paiet ļoti ātri Dievu klātbūtnē. Un tā es biju tāds night rider, tāds nakts braucējs vienmēr uz mājām pa nakti, kādos 2, 3 ierodos. Bet, un tad bija tā, kad es izdomāju, ka vajadzētu kā nometni sarīkot, tā tik brīnišķīga vieta, tai Saldū. Un es domāju, tā varētu būt lūkšana nometne. Nu, es nerakstīšu šoreiz kāzas, ne, nu, tas ļoti izaicinoši, tas var atbaidīt cilvēkus un tā. Es rakstīšu kāzu vietā lūkšanu, būs lūkšana nometne, nevis kāda. Bet es atceros, kad es sēdēju pie datora, es rakstīju to uzaicinājumu un pēkšņi es jūtu Dievs uzrunā. Es jau jūtu, ka Svētais Gars runāja, ka es zinu to veidu, kā viņš runā un kad viņš, un saprotiet, un es jūtu, ka Dievs saka tā, bet es esmu ar mieru tikai uz kāzām. Ja tu gribi, lai es nāku tur, tad es nāku uz kāzām. Un man uzreiz bija tāda pārliecība par grēku, ja, kad es esmu atkal, mēģinājis kaut kā cienīgi iziet no situācijas, atkal, to savu godu meklēt. Lūkšana tas ir nekaitīgi. Lūkšana, visi lūdzās, visi kopsīs, bet kāzas, tas jau visā vādāk, tas jau ir izaicinājums, vai ne? Aha, tas tev kaut ko maksā. Un saprotiet, es uzrakstīju, ka būs atkal nometne, nāciet kāzās. Nāciet kāzās 2. Bija nāciet kāzās 1, Leisciemā, pa ko es stāstīju. Bet tagad būs nāciet kāzās 2, Saldū. Un saprotiet, atbrauca visvairāk cilvēki atbrauc no Ogres upes draudzes. Tur bija viena tāda ļoti svētīga draudze Ogrē. Un tad tur vairāk nekā tāda nebija, sapulcējās cilvēki, kā 30, varbūt 40, kaut kur tā. Un
bija ļoti svētīga nometne, un tiešām, saprotiet, atbrauc cilvēkam mašīnām, iebrauc pagalmā, tikko viņi izkāp no mašīnas jau, viņi jau krīt gar zemi, viņi jau tur guļtai zālienā, saproties, viņi nav atnākuši, viņi nevar somas, viņi nevar aiznest uz māju, viņi tur pat uz tām somām guļ zem Dievu svētījums. Nu, tā kā, ka mums stāst, kas notic Braunsvilā, piemēram, ka tur arī cilvēki stāvlaukumā gulējuši uz asfaltu, uz zālītes, jā, jo Dieva gars tos pārņem, jā, pat nepaspēja ienākt baznīcā, saprot, un kaut kas līdzīgs notika tajā nometnē. Tāds Dieva tuvums bija. Un es atceros, mēs tur gulējām zem svaidījumu. Es atceros mēs tur guļam zem svaidījumu zālienā, nu, te pagalvā zālītē. Un tur tāda upe, saproties, tāda Dieva godība. Un pēkšņi viens Ogres drauds, viņš saka, es iešu zvejot. Viņš paņem makšķeru un iet uz to upīti. Bet tā upīte tāda parasti, kur vietēji nekad, vismaz tur tajās vietās zivju nav. Saimnieks teica, zivju tur nav. Bet, saprotiet, tas čalis no Ogres īsā laikā saķer 12 zivs. Viņš saka, man tik ķerās vien pēc otru, kā es iemetu atkal. A mēs pa to laiku guļam Dievu upē, Dievu klātbūtnē, saprotiet, tur zālītē. Un mēs izcepām tās zivis, un vēl pārpalika, interesanti. Viss paēda vēl pārpalika. Viss tā, mēs domājam, kur viņas runās? Es nezinu, vai tur Dievs pavairo vai kā, bet es atceros, ka visi, un es tik garšīgs zivs nekad dzīvē nesēdis, godvārds. Uz atklātas uguns ceptas, jā. Un tiešām, tik pilna vārda nozīmē, tik garšīgs, nebija nekad ēdis. Un interesanti. Un redzi, es saprotu to tā, ka tas ir tāds pravietisks notikums, ka Dievs saka, redzi, jūs gribat lielu lomu, jūs gribat daudz zivju. Bet redzi, lielais loms un zivis būs tad, kad jūs būsit Dieva upē. Ja jūs nebūsit, jūs zaudēsiet Dieva upi, zivju nebūs. Bet kamēr jūs būsit paši Dieva upē, būs daudz zivju, jo Ecehela grāmatā tur ir rakstīts, ka Dieva upe tecēja Nāves jūrā. Un Nāves jūra tā ir pasaule. Un tur rakstīts ir, ka zivju pārpilnība būs liela. Jā. Būs zivju pārpilnība, bet tā būs Dieva upē, tā zivju pārpilnība. Un redziet, mēs gribam daudz raugļu, zivis, ražu, tur daudz cilvēku, lai nāk, bet viņi nāks tikai tad, ja mēs ļoti dārgu to Dieva upi turēsim. Ļoti tīra viņa būs. Kā es pagājušajā teicu, ka tā Dieva upes draudzes ir pārvērtušās par tādām smirdīgām peļķiem. Mums jau vairs nav Dieva upes, mums ir daudz peļķis. Nevis Dieva upes. Atstojņiki, kaut kādi tur, grēka atstojņiki. Nu, lūk, un tā bija tāda pravietiska zīme ar tām zivīm, kuras saķēra, un saimnieks teica, te nekad zivju nav. Un nākošā rītā viņš gāja arī atkal makšķerēt un nedabūja pilnīgi neko. Nu, lūk, tādas lietas, un saprotiet, tā bija ļoti svētīga nometne. Jā, īsta Dieva upes nometne, kur cilvēki atbrauc atpūsties Dievā. Saprotiet, Dievs ir pieejams. Likās, ka mums nebija nekāda konkrēta pasākuma. Tagad būs lekcijas, tagad būs sports, tad būs... Saprotiet, mums nebija laika ne sportam, ne lekcijām, jo visur bija Dievs.
Visur bija Dieva klātbūtne. Nu jā, mēs nezinājām, ko tagad darīsim. Nu vai, tikko mēs sākam pielūgt, jau Dieva godība nonāk, saprot. Un mums nebija laika kaut kam citam, vienīgi Dieva godībai. Un mēs tajā godībā mērcējāmies, saprotiet. Un tas bija pilnīgi savādāk nekā jums tagad ir nometnes vai kaut kāda pasākuma. Tas bija atrašanās Dieva klātbūtnē patstāvīgi visu laiku, nepārtraukti. Un mēs atceros, mēs pa naktī lūdzāmies, dienu un nakti, saprot. Fantastiski, no. Man ir bildes. Jā. Un dīvainākā kārtā, kad es nākamajā gadā izziņoju tādu nometni, no tās Ogres draudzes atbrauc tikai viena ģimene. Es domāju, kur tie pārējie cilvēki palikuši? Kur viņi ir? Kas viņam teica, ka lai viņi te nebrauc vai kā? Kāpēc viņi nebrauc? Ja bija tik laba nometne. Un tad es dzirdu, ka tur mācītājs ņēmis ir baigo gavēni, tur 40 dienas vai kas tur kaut baigo gavēni, tur baigi mērdējās, baigi tur ņemās par izlaušanos, cīnās, kaut kas tur. Bet zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš gribēja, kā viņš gribēja. Nu, viņš gribēja izlausties, bet kā es pagājušajā teicu, es sapulcināju 10 mācītājs. Es teicu viņam tā, pārsvarā tie bija rivēri mācīti. Es teicu, mēs gūsim panākumus tikai kopā. Tikai izlaušanās nebūs pa vienam. Pa vienam mēs neizlauzīsimies. Tikai kopā mēs izlauzīsimies. Tikai kopā mēs gūsim augļus un ražu un zivis un lomu un tā tālāk. Tikai pa vienam jūs tur varat gavēt līdz nāvei, nekas nebūs. Jo Dievs grib kopā. Un tā arī notika. Nekas arī nebija. Un beigās tā Ogres draudzēs tagad dzirdu, ka viņi vispār tikpat kā vairs neeksistē. Man tas stāsts no tās Ogres mācītājs ir pamets kalpošanu, vispār aizgājis prom. Un esot palikusi kaut kādā mājas draudzīt, šūniņa neliela un tā, nekas vairs nav. Lūk, tā notiek, tad, kad neklausa Dievam, kad nav kopā, kad grib tā kā pa savam, jā. Bet, diemžēl, lūk, tas atkal viens tāds stāsts, kā bija svētība un kā bija kāzas, jā, un cik labi tas viss iesākās un cik atkal, slikti tas viss nobeidzās, diemžēl. Un tas tikai viens tās stāsts. Tālāk, kas notika pēc tās kāzu nometnes, tad nākamajā stāstā. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī. Visu labu ar Dievu.